Katram skolēnam savu planšetdatoru. Ar šo visai ambiciozo priekšlikumu reiz klajā nāca izglītības ministrs Roberts Ķīlis. Toreiz lielu atsaucību viņa idejas neguva, tomēr daļa no tām ir īstenojušās. 5 Latvijas skolās šis mācību gads būs, moderni runājot, skārienjutīgs. Soli pretim izglītības nākotnē 5 Latvijas skolas spēra visai zīmīgā vietā – Gaismas pils pašā Korē. Par spīti zastrajām un vēja izpūstajām telpām skolēni bija entuziasma pilni gan par iespēju vaigā skatīt valsts prezidentu, gan par jaunajām planšetēm, uz kurām mācības noritēs visu šo gadu. Taču jaunā ierīce ir tikai puse no inovācijas. Vēl svarīgāks ir tajā lietojamais saturs. Iespēja ieskatīties cilvēku matā līdz pat šūnu līmenim, pasakot līdzi, kā veidojas lietus mākoņi un negaiss vai kā izskatās zemes čārsgriezumā. Nākotnē tas būs pašsaprotams veids, kādā noritēs mācības ikvienā skolā. Kādu dienu visiem studentiem būs jāatrod darbs, vai ne? Bet skolas, kādas tās ir šobrīd, sagatavo profesijām, kas bija aktuālas pirms 5, 10, 15 gadiem. Mēs veidojam programmu, kas palīdz skolotājiem pārcelties uz 21. gadsimtu. Šis gadsimts tīrlam patīk jaunajai paaudzei, kura bieži vien tehnoloģiju lietošanā vēl varētu pamācīt arī pašus skolotājus. Man ir vērtāk, jo man nevajag rakstīt, un tur jau ir dotie kā varianti, un tu izvēlies doto variantu, un viss. Bet nav tā, ka roka aizmirst, kā ir rakstīt, kā ar rokrakstu? Ar rokrakstu vēl ir labi. Skolēni gan arī atzinās, ka ir vilinājums jaunās ierīces pielietot interesantākās nodarbēs nekā mācību vielas apgūšana, tomēr tas esot atkarīgs no skolotāja bardzības. Ja ir nopietnas darbs stundās, tam jau pat nav laika. Tas ir no katra paša atkarīgs. Bet ir kāds, kurš tomēr mēģina varbūt kādu spēlīt arī atvērt uz šīm planšetēm? Iespējams, ka ir. Protams, mēs nevaram izslēgt arī tādu iespēju, bet tādēļ arī iesaistoties šajā projektā, es ceru, ka skolēniem būs lielāka interese par zinātni, kā mēs tikko redzējām. Tas ir fantastiski vienkārši. Es domāju, ka tas skolēniem dos iespēju vairāk pievērsties šīm liederīgajām lietām nekā spēlītēm. Ķekavas vidusskola ir to vidū, kas pati izrādīja iniciatīvu un kopā ar pašvaldību radīja iespēju iegādāties pirmās planšetes. Pa vienai šādi aprīkotai klasē ir vēl Daugavpilī, Liepājā, Ventspilī un Siguldā. Pēdējā var lepoties arī ar vienīgo 3D printeri. Tomēr nākotnes izglītība maksā un naudas visiem nepietiek. Šoreiz atsevišķajām skolām palīdzēja Microsoft un LMT projekta Gatava rītdienai ietveros, bet kad rītdienai būs gatavs arī pārējās Latvijas skolas, ir jautājums, uz kuru atbildes pagaidām nav. Kristīna Žilda Krēvics, Rolands Polītis, TV3 ziņas.